Pirmā diena te Itālijā noslēgusies īstenībā diezgan labi priekš manis. Pirmajā braucienā 3. vieta, 2. braucienā 7. Tā kā esam vēl līderu pozīcijās un cīnamies par augstākajām vietām. 2 smagi tramplīni. Droši vien tas, kas patīk visiem skatītājiem, bet varbūt ne braucējiem un ne tehnikai. 2 reizes piezemējos tā, ka sāp mugura un ir jāsasmērē ar smērīti, bet rīt vajadzētu būt atkal visam labi. Un pausa galam dzirdēju, ka Veters Solbergs mainot motoru, tā kā tur ir nianses, kuru motoru un vai tur būs mīnuspunkti kopvērtējumā, to mēs redzēsim. Ir viņam laba komanda, mehāniķi visu sataisīs, rīt viņš būs atpakaļ cīņā. Droši vien, ka tā lieta, ka viņš ir cīņā un ir vienā startā ar mani, tad man liek braukt agresīvāk, ātrāk domāt par apilaiku, domāt par braucienu laiku un būt augšgalā arī rītā. Tomēr ir pēdējās 3 sacensības, cīnamies par kopvērtējumu punktiem. Jābūt visam labi, sajūtas labas, tur mīkšķi.